Čau visiem! Video turpinājums iepriekšējai daļai, kur es tā ļoti nesmuki aprāvu. Tas ir visriebīgākais, ko var izdarīt YouTuberis. Noraut vienkārši filmu, kā ar nazi nogriezt un pierakstīt turpinājums sekos. Bet īstenība bija tāda, ka man vienkārši nebija vairs ko ielikt tajā filmā, tāpēc, ka es neko vairs nebiju nofilmējis. Es tur uzkrāvu 3 lielus busus, garīgā man vispār nebija. Aizvedu es viņus uz Dallasu, izkrāvu, pēc tam kaut kādas mašīnas salasīju un aizbraucu uz mājām. Tā arī tas reiss apmēram beidzās. Katrā ziņā video arī bija jau stundu garš un domāju, labi, garāk varbūt nav vērts īsti taisīt, bet tas, ko es neiekļauju iepriekšējā filmā, bet piesolīju, ka izdarīšu, ir apskatīt tuvāk vilcēju, ar kur es tagad braucu. Un tāpēc es tagad esmu atbraucis uz stāvvietu, nofilmēt mazliet tādu kā video apskatu tai mašīnai, kur es esmu nopircis, ar kur es tagad strādāju. Šodien ir 31. decembris, ir beidzot atnākusi arī ziema līdz Floridai, bet patiešām ir pavēss. Naktī bija tuvu nullei, pa dienu kaut kādi viencipara skaitļi ir, varbūt kaut kādi 12 grādi Celsija uzkāps siltākajā brīdī, bet pa lielam ir diezgan pavēss. Pāris dienas gadā jāuzvelk arī jaka ir. Bet labi, sāksim ar video apskatu. Tūlīt es jums izparādīšu. Šis ir tas vilcējs, ar ko es tagad braucu. Principā melna pantēra, ne? Ļoti netīrs, tāpēc, ka šeit put, es viņu nesen mazgāju. Bet viņš ir paspējis vēl kā netīrs palikt, tāpēc, ka te nav seguma nekāda un vienkārši putekļi visu laiku. Pie tam es pie vārtiem pašiem esmu noparkots. Viss, kas brauc iekšā ārā, tikai putina manu mašīnu. Bet, katrā ziņā vizuāli viņš ir arī tāds, nav baigi ideāls, bet, savam vecumam varbūt arī nav slikti. Ir pilns ar visādām sīkām švīkām, krāsojumā un tā. Kraviniekam to varbūt varētu arī piedot. Vienīgais tāds defekts ir te salauzts bumpers. Un viņš arī tāds, var redzēt, ka nav stingrības nekādas. Tur iekša gan jau arī ir kaut kāda izjukusi. Bet tā vizuāli vairāk arī nekādu baigo bēdu nav, izņemot varbūt švīkas. Tur kabīne pa zariem nošvīkāta. Te ir nošvīkāts tas spoilers un tam līdzīgi, bet tie būtu varbūt arī sīkumi savam vecumam. Volvo ir 2016. gada. Nopirku es viņu pa 22 000. Cena bija 23, es viņu aizbraucu apskatīties. Likās, tāds it kā ok, it kā varētu arī paremontēt un tā, bet viņš uzreiz pateica, zemāk pa 22 nebūs. Vienalga kaut vai patīk man, nepatīk tā mašīna, pa 22 zemāk nebūs. Ņem vai neņem. Nobraukums ir ļoti liels. Vispār pat tādu cenu var nopirkt ar mazāku nobraukumu. Bet aprīkojums ir samērā labs. Un stāvoklis ir, es teiktu, diezgan normāls savam vecumam. Nobraukums ir 870, man liekas, kaut kādi jau virs bišķiņi. Tas ir 1,4 miljonu kilometru. Tā viņš izskatās no ārpuses. Lūk, šāds. Labi, pastāstīšu par aprīkojumu, atvēršu motoru pārsegu tagad. Starp citu, Volviķis pirmais smagais Amerikā, ko es redzu, kam kapots jātais no salona. Nevis tā kā pārējiem vienkārši ārpusē kaut kādas sprādzes atsprādzē un atver, bet viņam no salona ir jāatbrīvo motoru pārsegs. Volvo motors, 455 zirgi, D13. Pieredze rāda, ka tie kaut kādi tādi ēzelīši, kam arkls pieāķēts, nevis kaut kādi hipodromu sportisti. Tie 455 zirgi, diezgan švaki, viņš velk diezgan vāji. Noteikti vājāk kā kaskādī, bet te bija daudz zirgu, te bija 525 zirgi no mazā tilpuma, DD13 kaskādī. Viņai bija baigi izžmiegti tie zirgi, un viņi arī gāja tiešām daudz labāk. Tas ļoti ironiski, tāpēc, ka kaskādī ir Mercedes
un viņi ir zināma to, ka viņi neiet. Bet tieši otrādāk. Tas tā kā kādi lidoja salīdzinot ar šo. Te var redzēt, ka kāds iepriekš ir mainījis EGR kūleri. Tas ir tā detaļa spīdīgā, jo viņi ir zaļa. Visas detaļas ir zaļas. Ūdens sūknis arī mainīts, jo viņš nav vairs zaļš. Tā kā kaut kādi remonti te, pie tam tas ir ļoti dārgs. Kaut kādi remonti te ir iepriekš veikti. Tad no interesantajām lietām viņam ir priekšā gaisa spilveni. Nezinu, var redzēt, nevar redzēt. Tā ir ļoti reta parādība. Pie tam tik vecām smagajām no rūpnīcas priekšējā piekar uz spilveniem. Tas ir pārsvarā gadījumos nav. Un gaita ir diezgan laba. Viņš ir krietni mīkstāks par visiem pārējiem smagajiem, ar ko esmu braucis. Tiešām viņš diezgan līgani brauc pa ceļu. Salīdzinot, teiksim, Kaskādī, Kenworths, tie bija baigi cieti. Amerikā vispār ceļi diezgan sūdīgi, bet tā pa vidusmēra Amerikas ceļu šis Volviķis noteikti iet mīkstāk kā citi smagie. Bet, ja tu aizbrauc uz kādu pilsētu, tur Čikāga, piemēram, man mīļākā vieta, tad, tur izsit cauri arī gaisa spilveniem vienkārši, tur briesmīgi tie ceļi, tur nekāda piekarta, tu var no Rolls-Royce pieskrūvēt piekarta priekšā. Smagajiem tur nekas nepalīdzēs. Parādīšu, kas te vēl no ārpuses ir. Te ir APU viņam. Jāņem nost tas spoilers, negribās tagad viņu vērt vaļā. Bet katrā ziņā Thermo King APU, kurš darbojas ļoti labi. Tā ir dārga aprīkojuma daļa. Tāpēc tas smagais pa tādu cenu varētu teikt, ka tā nav baigi liela cena tam smagajiem, ņemot vērā, ka viņam ir strādājošs APU. Segls es aizbīdīju uz aizmuguri. Pats to darīju. Servisā paprasīšu štuku $400 laikam, lai uzliktu šo vadu, kas baro piekabas akumulatorus. Vai, ja tev ir lifts, vai, ja tev ir hidraulika, vajadzīgs tāds vads papildu uzstādīt. Te es jau biju uzstādījis štekerīt. Bija domājis sākumā vispār trīnieci vest piekaba ar elektriskajām bremzēm, tad tur viss bija jāpārtais. To es tur jau kāpēc uzstādīju, bet tā arī nepieāķēju trīnieci. Tā. Lai pārbīdītu tos seglus, vajadzēja nopirkt vēl vienu sliedi. Šādu te. $150 viņi maksāja. Es nopirku vienu un pārzāģēju uz pusēm, jo pietika garums. Citi urbi nost šīs te skrūvas, tās pat nav skrūvas, es pat nezinu, kas par rūpniecisko savienojumu, bet viņš nav jaucams. Izskatās, ka tur ir vītne, bet tā nav vītne, tad tu nevari atskrūvēt. Tas jāzāģē nost. Citi zāģē nost un liek tās sliedes uz aizmuguri, bet man tā negribējās darīt. Es sapratu, ka daudz vienkāršāk ir nopirkt vēl vienu sliedi, izurbt caurumus un pieskrūvēt tā vietā, lai zāģētu te tās skrūvas katrā pusē. Es nezinu, cik viņas te bija, 6 vai vairāk. Daudz te to savienojumu ir tās kniedes, vai es pat nezinu, kā viņas, varbūt latviski ir kāds pareizais vārds viņām. Savu es to nedarīju, vienkārši nopirku urbi. Pa $20 pagarinātais man ir, APU ģenerators, viss pārveidotais strāvas man ir. Pieštepselēju urbi pa $20. Sāk urbt šo te vienu caurumu. Es izurbu tieši tajā brīdī, kad urbis izgāja cauri. Tajā brīdī dūmi iznāca pa ventilācijas tam lūciņām tam urbim un nodzirksteļoja, un tur arī beidzās viņš. Tad es nopirku urbi pa $45 un ar to izurbu visus pārējos caurumus, bet uz beigām viņš arī gan kūpēja, gan dzirksteļoja, bet izdzīvoja. Viņš to darbiņu paveica. Principā abus tos urbis var pēc šī darbiņa mest ārā, bet tas tik un tā ir daudz lētāk nekā maksāt servisam $1400, lai viņi to manā vietā izdarītu. Katrā ziņā var atpakaļ likt tos seglus pa vidu, tāpēc, ka mašīnas es vairāk nevedīšu. Tas nav grūti izdarāms, tāpēc, ka, es saku, sliedas oriģinālās tās ir palikušas tur. Vienkārši jāatskrūvē skrūvas, jāizbīda viņš tur un jāpieskrūvē skrūvas, tas sīkums būtu. Ko es te vēl viņam nomainīju šīs te torka armu, laikam saucās angliski. Krieviski žigulim viņas sauc par reaktīvajām ķegām. Šķērsstiepnes varētu būt latviski pareizi. Tās es abas nomainīju, kaut ko vēl.
priekšā uzlikus šeit tos centromētikus, ko ļoti, ļoti iesaka likt pavecākiem smagajiem. Pat ja riteņi ir nobalansēti, tāpat iesaka viņus likt. Tas tāds reku flāncis skārda biezumā. Flāns. Knapereku viņam tas biezums var redzēt. Pieliec to flānci un tur bumbiņas skrien iekšā vienkārši. Ieskrienies, bumbiņas sastājās te pareizajā vietā, lai izbalansē riteni. Tā ir laba lieta. Ko vēl es viņam izdarīju? Kur bākas apsildāmās ir. Tā ir arī ļoti laba feature, ja kaut kādiem trakajām ziemām jābrauc. Vienkārši caur bākai iet dzēsēšanas šķidrums, caur caurulīti vienkārši. Kad tu atskrūvē to korķi, tad pilnīgi tvaiko tas dīzels, pilnīgi tvaikodams nāk ārā. Tas dīzels ir silts tur. Protams, ka truck number es uzliku ar Latvijas telefonu kodu. Man bija izvēle. Protams, ka man ilgi nebija jādomā kādu likt. Labi, iečekosim iekšpusi, tur būs bišķi interesantāk nekā ārpusē. Tā es sēžu pie stūres, uzreiz var pateikt. Sēdpozīcija ir neērtāka kā kaskādijai. Man liekas, ka te ir ļoti maz vietas kājām. Man gribās pilnīgi to beņķu uz aizmuguri pastumt un zemāk nolaist, bet viņi nevar nemaz vairāk uz aizmuguri pastumt. Tas ir laikam līdz galam. Un es neesmu nekāds baigi garais vidēja auguma cilvēks esmu, un man liekas, ka man te ir pamaz vietas. Un beņķis arī liekas ļoti neērts. Salīdzinot ar kaskādijas sēdekli, tas bija daudz ērtāks, bet kaskādija bija arī jaunākas paudzes smagais. Šis tomēr ir iepriekšējās paudzes smagais, ja salīdzina ar tāda paša gada kaskādiju. Tāpēc es tā bišķi negodīgi salīdzinu, bet tomēr kaskādijā stūras pozīcijas, sēdeklis, kājām vietas, viss man likās krietni ērtāk. Bet, pamazām jau esmu pieredzis. Šādi izskatās te viss tas panelis, viss tas izvietojums man ir tieši tāds pats kā kaskādijā. Tur planšeti piestiprinājis esmu. Šeit logbooks man ir piestiprināts, vecs telefons vienkārši, kuram vienkārši vajadzīgs internets un es stūri diezgan nobraukta, varētu kādreiz nomainīt, diezgan nodilusi. Pogas, protams, ir tā kā vecam kaut kādam volviķim, bet šādus te Amerikā ražoja līdz 18. gadam. Man liekas, jā, 18. gadā iznāca jaunais volviķis. Bet jā, te tā viss tā lēnāk attīstās, to jau jūs esat sapratuši. Spoguļi ļoti labi, starp citu, ne tik labi kā Kenwortham, bet laikam labāki kā kaskādijai, man liekas. Diezgan labi, normāli. Tā, kas mums te vēl ir? Rācija, klimats, radio, viss tas, bremzes. Tas motora bremzi šeit. Viņam laikam jāatver vārdu, lai viņš pats taisa tos savus vārdus. Motora bremzi šeit. Un logu tīrītāji ir absolūti idiotiskā vietā šeit. Un es joprojām dažreiz sajaucu logu tīrītājus ar motorbremzi. Tāpēc, ka normālām visām kravas mašīnām ir šeit logu tīrītāji. Visām, man liekas. Daudz ērtāk tas ir. Tā kā man tas riktīgi nepatīk, bet labi, tas būtu tā kā sīkums. Bloķētājs ir tikai starp asīm, nav pilnais, ka priekšā un aizmugurē diferenciāli varētu sabloķēt. Tad mums ir pieregulēt ventilātoru ar slīperim. Kad tu ieslēdz pečku arī aizmugurē, tad tu vari vēju pieregulēt. Fifth wheel atbrīvot, lai var pārbīdīt uz priekšu uz aizmuguru un izlaist spilveniem gaisu. Palielam viss pilnīgi tāpat kā iepriekšējos smagajos. Kārba mums ir 13 manuālis. Es esmu ļoti pieredzis pie 13, man liekas, tas ir pats labākais vispār variants. 10 bija tam vecajam. Tam vecajam Peterbiltam bija 10, es gan nevienu piekabu ar viņu tā arī nepavilku pirms pārdevu. Un man likās, ka ar 10 pa kalniem braucot varētu būt bišķi tā kā pašvaki. Bet 13 ir
tas, kas vajadzīgs. 18, manuprāt, ir lieki daudz tur to ātrumu. Nu, varbūt heavy haulam kaut kādam 18 varētu noderēt, bet tā parastai braukšanai 13 ir ideāli. Un ar manuāli es esmu pilnībā pieredzis braukt. Man pilnīgi nav nekāda problēma, nekāda diskomforta. Man labāk pat tas, kā automāts liekas visādās dzīves situācijās un tā. Tā, nu ko parādīsim, te to slīperi, te tā interesantākā daļa ir. Te mums ir tāds galdiņš, kur var pasēdēt. 2 cilvēki var pasēdēt. Var pie datora pastrādāt, var pusdienas sev pagatavot, visu kaut ko var padarīt. Šeit pasēdēt un televizoru paskatīties, kur es nevienreiz neesmu vēl ieslēdzis. Te mums ir printeris, Canons, starp citu kaut kāds visidiotiskākais printeris uz zemeslodes, vienkārši ārprātīgs stulps viņš ir. Te mums ir tāds instant pot, sautējamais tāds katls, kuru es nevienu reizi neesmu izvilcis no durienes, kopš strādājušo smago. Vienkārši auto vešanā tev laika nav tādām lietām, kā šmorēt tur kaut kādas, nezinu, tur zupas vārīt vai nezinu ko. Mikrene. Strāvs pārveidotais loģiski, jau no rūpnīcas izvilktas rozetes, te ir tur un arī šeit, tur ir aiz tā televizora ir vairākas rozetes, tas ir baigi forši, baigi ērti. Lodziņi, priekšā lodziņiem var pielikt tādus aizklājējus, ja tu negribi nekādu gaismu un negribi, lai kāds tev redz, tad tev var aizklāt, man viņi ir kaut kur iebāzti kādā skapī. Strāvs pārveidotājs, panelītis, pečka un radio var kontrolēt no šejienes. Tagad nekas te nestrādā, jo masa izslēgta. Un APU ļoti labi strādā. Gan silda, gan dzesē. Ļoti labi. Vienīgā ir pāris problēmiņas. Tas siltais gaiss nāk tikai pa šejieni. Augstais gaiss nāk pa vairākām lūkām. Arī pa šīm nāk augstais gaiss. Tur nāk augstais gaiss, kurus to pudeles iebāzes. Un augšā ar pa kaut kurien nāca augstais gaiss, bet pa kaut kādu vienu mazu lūciņu. Un principā, ka te ir guļvieta, ja jūs gan jau pamanījāt. Te ir guļvieta. Arī šo var transformēt par guļvietu, bet es te neguļu. Man te vienmēr mans ofisiņš. Rāpjos augšā gulēt šeit, te ir trepas. Šādi viņi iestiprinās. Bišķiņ jāizmanevrē garām televizoram un svarīgi ir jāķēt viņu šeit. Svarīgi viņu ir ielikt tur ailītē, un tad var droši kāpt augšā. Problēma tāda, ka vasarā mēdz būt diezgan karsts tur augšā par spīti tam, ka kondiški iet uz pilnu klapu, jo vienkārši tos kabīnes griestus sasilda riktīgi saule. Bet, te man liekas, ka nāca gaiss augstais varētu būt. Varbūt, ka vēl pa kādu lūciņu es tur neatceros tagad, bet, katrā ziņā ļoti vispār ērts tas iekārtojums šeit, tas galdiņš ir baigi foršā feature šitiem volviķiem. Un tam līdzīgi. Ir pāris mīnusiņu gaismu. Teiksim, šo gaismu var ieslēgt tikai šeit un izslēgt. Un tad ir vēl viena gaisma tur griestos, kur var ieslēgt tikai tur un galvenais kreisā pusē stūrē. Vispār, tad, kad tu, teiksim, te ņemies kaut ko pa kabīni, tev tur ir jāiet līdz turienei, lai izslēgtu gaismu. Bet visiem pārējiem smagajiem var gaismas regulēt gan no paneļa, gan no šejienes. Visiem, ar kuriem es esmu braucis, tu te tusē vai ko, taisies iet gulēt, vienkārši izslēdz gaismas visas un negulēt. Tur jākāpj. Jāiet līdz pašai priekšai izslēgt viena gaisma. Tāda tā kabīna ļoti daudz, te to skapīšu arī ir tādi, kas man tur ir, airfryers, mājās aiznes to vannīti izmazgāt. Aizmirs atvest atpakaļ. Šeit visādi vēl nodalījumi, te ļoti daudz sakrāmēt visas savus pants, kas te var tiešām ļoti daudz. Te ir foršas tādas ļoti foršas atvilknes. Papīru te glabāja kaut kādas tādas tā kā ofisa lietas, šeit vairāk tādas tā kā piedarums, tur kaut kādas dakšiņas, trauciņas. Leduskapis ļoti liels, bet ir viens mīnus viņam. Cik te jāizmet ārā tās lietas, es aizmirstu galīgi.
Saldētavu neturās ciet, es esmu viņu pielīmējis ar skoču. Jo viņi neturās ciet, viņi taisās vaļā un ko tur esi ielicis, izbirst ārā un viss te mētājās un atsalst. Tas, kam ir jābūt sasalušam. Un vēl viena lieta, nav gaismas, nekāda apgaismojuma nav. Es nevarēju noticēt, es domāju, ka vienkārši izdegusi, bet nē, nav nevienas lampiņas. Tas ir stulbi. Tas jāizrevidē, tas leduskapis droši vien jāizmet viss ārā, kas tur ir palicis. Kaut kādas tur desas mērcīts. Vēl viena lieta ir, ka tu sēdi pie stūras, tu nevari neko aizsniegt. Tu nevari atvērt leduskapi un izvilkt, teiksim, padzerties kādu buņģiņu vai kādu maizīti, ko iepriekš esi tur nopircis, iemetis leduskapī kaut ko. Tu nevari. Eiropas smagajiem tu vari braucot atvērt leduskapi, paņemt tur koliņu, augstu buņģiņu vai kā. Amerikas smagajiem, baigi neērti ir. Kenwortham laikam man izdevās tur tā izmežģot elkoni, varbūt plecu, aizsniegt to leduskapi un izvilkt tur kaut kādu buņģiņu, bet tā visiem viņiem ir tas leduskapis tajā nodalījumā, kur tu pie stūras sēžot nevar viņu aizsniegt. Apmēram tāds. Bišķiņi varbūt varētu vēl te kārtīgāk iekārtot viņu grīdu, jāsatais. Nav pat nekāda paklājiņa. Nekā nav, netīrumi nesās iekšā un te varētu kaut kādus uzlabojumus veikt. Šur tur vēl stikls jāmaina, starp citu, rekuplais aizgāja. Sals, kas sākās šī plēs parādījās, viņas nebija vispār nekā. Es pat nezināju, kurienes viņi vispār uzradās. Sākumā bija tikai tur plājas, pa kuru man izčakarēja Vajomingā. Kas man bija arī pārsteigums liels. Es domāju, labi, ja tur tā plājas ir, kāda atšķirība, man tur viņi netraucē, bet Vajomingai nepatīk. Un tad, kad šī aizgāja, tad jau skaidrs, ka stikls jāmaina būs. Paveicies ar laiciņu. Naktī, kas sāka snigt. Tā sniega visu laiku, bez apstājas. Un sals pieņemas spēkā. Tikko pamanīju, ka video reģistrators sašķiebies. Ja es teicu, noliekam ar aizkariņiem būšu bišķiņ pasīts sāniski. Čau, es esmu satuntulējies te tādās savās lupatās. Baigi augsts ir, bet kabīnē normāli. Siltums nāk, autonomika ieslēgta, ģenerators lādē akumulators, tā kā komforts ir. Bet, ārā gan nepatīkams laiks. Atrodos es Illinois štatā, pilsētiņa, mazpilsēta Clinton. Es šeit, starp citu, esmu bijis ar zemo grīdu, kad vēl strādāju kaut kādu forkliftu, es te vedu ar šo pilsētu. Es pat, man liekas, restartu stāvēju. Svētdienu visu. Vienreiz, kaut kādu laiciņu atpakaļ. Šorīt atvedu es 5 mašīnas, pareizāk sakot, vakardien es jau atbraucu. Pašā pilsētas centrā tur tāds tā kā dealerships, Chryslera laikam. Un 5 mašīnas lietotas, viņi bija nopirkuši izsolē, kuras tad gan jau uzfrišinās un pārdos tālāk kā lietotas mašīnas. Un es pie pašā pilsēteles centrā ir tas dealer centrs, un es pie viņu parāds durvīm noparkojos gandrīz pretējā ielas pusē, bet pašā priekšā. Tur tāda kabatiņa forša tieši tik gara, cik man smagais, un es tur noparkojies biju, paliku pa nakti, bija pilnīgs komforts, tāpēc, ka pilsētiņa maza, tur pa naktīm nekādas mašīnas nebraukā. Miers, klusums, drošība, es nezinu, nekāda vainīte. Izgulējos, un tad no rīta nokrauju viņiem tās mašīnas un gaidu nākamo kravu līdz šim brīdim, tagad jau ir pēcpusdiena. Bija plāns braukt uz Salt Lake City. Mans dispečers tur centās dabūt pilnu kravu uz Salt Lake City, bet dabūja tikai vienu mašīnu elektrisko Rivianu. Protams, ka ar vienu mašīnu nebrauks. Tas brokers tur solīja, ka dabūs vēl mašīnas uz to pusi, vismaz uz Colorado, bet neko nedabūja tā arī. Viņš atcēla to. Prasīja man, vai es uz Long Islandu esmu mieru braukt Ņujorkā. Es saku, esmu mieru, sajūsmā neesmu. Viņš teica, labi, tad braucam. Dabūja 3 Rivianus uz Ņujorku. Viens no viņiem tieši Long Islandā, 2 laikam no viņiem ir Long Islandā, jāpiegādā viens pa ceļam uz Long Islandu, kaut kur Ņujorkā.
Būs interesanti. Un viņš meklē 4. Tā kā varbūt tas brokers iedos vēl 4. Tur strādā viņam vēl pie tā. Bet katrā ziņā šodien tā rūpnīca aizvērās, tāpēc, ka ir sniegputenis nenormāls. Un rītdien it kā 7 būšot vaļā. Svētdienā rītdien būs vaļā. Tā man solīja. Tad es tās mašīnas rītdien salasīšu un braukšu uz austrumiem. Ārā no šitā te arktiskā pūtiena un šitiem nokrišņiem. Jau te ir baigi traki. Naktī būs augsts ļoti, -20. Tā kā skatīsimies, kā tehnika uzvedās, hidrolika, volviķis, viss tas. Kā veiksies, tas būs tāds labs pārbaudījums. Cerams, ka bez piedzīvojumiem. Šobrīd stāvu vēl tajā Clintonā, bet es domāju, ka braukšies uz to Bloomington, tur, kur tā rūpnīca ir, tiem Rivianiem. Kaut kur tur meklēšu, kur nostāties uz nakti, lai rīt no rīta kaut kādos 7 jau es esmu pie vārtiem un varu meklēt savējās mašīnas un kraut virsū, tāpēc, ka tas jau arī laikietilpīgs process. Katrā ziņā tas ir viss vēl ilgāk, ja tev ir laikapstākļi traucē, teiksim, stiprs sals, sniegs, tad gan jau tās mašīnas būs apsnigušas un tam līdzīgi. Tā kā nepateicīgs laiks, bet, kā ir, tā ir, tāda jāstrādā. Aiziešu tepat tās netālu uz vietējo tādu ēstuvīti. Uzēdīšu kaut ko un tad jau braukšu uz to Bloomington, tur, kur tas viss Rivian pasākums notiek. Kaut kur tur pār tam ceļam ir tas kaut kāds meksikāņu ēdnīciņa. Šāda tā ēstuve. Es domāju, ka es izmantošu izdevību un paņemšu kombināciju. Redzat, no 1 līdz 12 var visu izvēlēties. Es domāju, katru pa vienam, kaut taco enchilada tostāda varētu pamēģināt. Te piedevas rīsi un pupiņas, ja ņem vienu enchiladu un vienu tostādu. Atsakot, vēl neesmu līdz galam izdomājis, ko tieši es ņemšu. Apmēram tā izskatās pusdienas. Tā, es esmu atnācis no ēdnīcas. Smagais tā kā ieputināts jau te ir. Pēc pāris stundas es te stāvu. Lāstekas, sniega sega, ģeņģerīts purpiņi tikai kāda vainīta. Man salst knaķi šausmīgi augsts ir. Paņēmu vakarā ko apēst saldu ēdienu. Meksikāņu kaut kāds saldais ēdiens, saucas flan. Flan, tā arī saucas 4 burti. Un es nezinu, ar ko varētu to salīdzināt no kaut kādiem tur eiropeiskiem vai Latvijas saldējiem ēdieniem. Es pat nezinu, tā kā kaut kāds iebiezinātā piena krēms, kaut kas tāds. Bet es esmu atkarīgs no viņa, kā man garšo flan. Es nezinu, vai tas ir tieši meksikāņu vai citu kaut kādu tur latīņu amerikāņu izgudrojums. Bet man nenormāli garšo. Es pilnīgi tagad gribētu viņu apēst, kaut gan es pārēdos jau tur. Bet atstāšu vēlākam. Labi, šķiņam dziesmā to puķīti. Es, kad pagriežu aizdedzi, tad izslēdzās ģenerators. Jo, Haidī, to gan es negaidīju. Ģenerators izslēgsies un šķiļam vispār viņa sūdīgi lec šitādos laikos. Tas gan man nepatīk. Ģeneratoram būtu jāsilda arī dzēsēšanas šķidrums, bet diezko labi viņš viņa nesilda. Jau temperatūra rāda. Varbūt drusciņi ir pakāpusies tomēr temperatūra, bet maziņa rāda. Slotiņas es būšu veiksmīgi sačakarējis tādā veidā gan jau. Un te ir radariņš. Normāli. Lēni gar brauksim.
Atbrauc līdz Walmartam. Te gan rakstīts bija, ka smagajiem nedrīkst. Bet es tomēr iebraucu. Atstāšu, lai rūc. Un aiziešu nopirkt siltākus cimdus. Jo šorīt krāvos ārā knaģi atsaltā, ka tas bija ārprāts. Tāpēc jāpapildina aprīkojums darba. Ka smagais, lai rūc. Es tikmēr ieiešu veikalā, te kaut kādi šķūrē sniegu, traktorīši, pikapi, kam lāpstu priekšā pielikt. Ņemās, un es ceru, ka viņi pacietīsies, kamēr es tur stāvu. Es viņiem baigi netraucēšu. Kaut kāds securities pabrauc garām, baigi lēnām noskatījās. Neko neteica, bet, pārsvarā gadījumos jau ir tā, ka iebraukt, iepirkties var. Vienkārši pa nakti tagad Walmartos vairs neļauj stāvēt. Reti, kur vairs ļauj. Jo šoferi piecūko, piedrazo nekārtību. No overnight parking. Ļoti labi. Overnight es netaisos te palikt. Nav nekas teikts par to, ka nedrīkst vispār braukt iekšā. Tā kā iepirkties drīkst, vienkārši palikt par nakti nedrīkst. Un tas viss tādēļ, ka šoferu kultūra ir ļoti zema. Kādreiz visos Walmartos varēja palikt. Tas bija tā kā drošības saliņa, ka nav kur palikt, iebrauc Walmartā un paliec un gulēt un aiziet uz veikalu. Visi Walmarti vēras vaļā 6 no rīta un slēdzas ciet 11 vakarā katru dienu. Tu vienmēr tur varēji nopirkt kaut ko, ja tev vajag palikt pa nakti. Toalete, viss tur ir bez maksas, protams. Tagad vairs reti, kurā Walmartā tev nedzen prom. Tas ir šoferu dēļ. Godīgi sakot, te vispār nekāda silto cimdu nav. Visi ir kaut kādi plāni. Pilnīgi nekāda izvēle šeit nav. Standarta izvēle vasaras, tā teikt. Kur lai vēl paskatās. Apģērba nodaļā nopirkt kaut kādus tur pirkstaiņus. Tad tos darba cimdus ievilkt iekšā. Ir pa virsu. Ties, kas nav. Un kas tie ir? Arī tie nav nekādi siltie. Pilnīgi. Nekā tur nav. Visi slikti. Dīzeļa piedeva arī nav. To, ko ieliet bākā, lai nesabiezē degviela. Man it kā varbūt, ka pat nevajag, jo ja es atstāju, smago darbojamies. Man silda bākas vispār, bet no otras puses gribēju tā kā slēgt ārā smago un ar to ģeņģerīti dzīvoties. Visu nakti viņš jau siltumu dod, viss ir ok, tāpēc gribēju bišķiņ iepilināt bākās to trītmentu, bet viņiem beidzies ir. Vai tik viņš šeit arī nav bijis? Nogriezu skaņu, jo sākās copyright dziesma. Beigās paņēma kaut kādu degvielas piedevu, kur iepriekš nebija lietojis. Ir kaut kādi tādi pirkstaiņi, ko es arī biju domājis. Maksā $5. Štrunta cimdeļi, kurus pēc tam vienkārši izlidināt ārā. Ir rakstīts, ka pudelīte uz 100 galoniem. Man varbūt drusciņu vairāk kā 100 galoni ir. Bet vispār rakstīts bija, ja ir ap 0 grādiem pēc Celsija, tad uz 100 galoniem viena pudelīte. Bet ja ir vēl zemāka temperatūra un no rīta būs daudz zemāka temperatūra, tad 2 pudelītes jālej. Pusi vienā bākā, pusi otrā bākā. Es neliešu, tāpēc, ka pirmkārt tas ir ziemas dīzelis. 2 es neliešu. Es domāju, nav jau tik skarbi. Pie tam nezinu. Varbūt atstāšu darbojamies motoru, jo man jau bākas tiek apsildītas tajā brīdī, kad rūc motors. Kur dzēsēšanas šķidrums iet iekšā un silda. Es nedomāju, ka man tur kaut kas notiks. Diesel fuel treat supplement. Es domāju, būs labi.
Līdz uz miskastē aiznesīsim. Korķīts. Ka no tās pašas kompānijas satika vēl viens šoferi. Mēs abi bijām aizbraukuši uz to iekraušanās vietu un viņš piebrauc pie vārtiem. Viņam pateica, ka rīt 7 būs tikai vaļā. Tieši tā kā mans dispečers to arī teica. Atbraucām ap 2 uz Truckstopu. Arī Volviķis, arī Sun Country piecinieci, tāda pat kā man, tikai jaunāki izskatās. Izskatās, ka viņam tur tāda modernāka, viņam hidrauliskā rampa ir, kurai līdzi iet lukturi. Tā kā viņš izbīda rampu, lukturi iet līdzi. Tam līdzīgi, bet, jā, tāda bišķi modernāka ir viņam. Zaļais. Tas bija ātri. Radarā skatos, viss tas sniegputenis ir aizvirzījies tālāk un man vairāk sniega nav. Jā, bet sals pieņemas spēkā, ko var redzēt, kāds augstums ir. Minnesotā -20. Pat kaut kur -25 es redzēju, tagad neredzu vairs. Minnesotā, Viskonsinā ļoti stiprs sals un no rīta būs arī pie manis. Man jau tagad ir augsts -16. No rīta būšot vēl stiprāks sals. Baigais vējš tieši virs ezera. Un tam līdzīgi sniegs tagad aizgājis uz Ohio un West Virginiju. Kaut kur tur tagad cīnās viņi. Un tā. Cienājos ar to savu flēnu un vārtējiņu. Laiciņš tieši šāds, lai mierīgā gaisotnē padzertu tēju, kaut ko uzēstu un tad jau iešu gulēt. Rītā agri jāceļās. Kā nākušais rīts esam atbraukuši uz kraušanās vietu. Nostāties blakus abām piekabēm, abas Sun Country piecinieces. Bet viņam ir krietni zemāks viss tas klājs. Tagad man izlaista spilveni ir, bet viņš, kad atbrauc ar nenolaistiem spilveniem, varēja redzēt to atšķirību, ka viņam bija krietni zemāki viss tā grīda. Un man šeit sāk iet uz augšu viss. Šis te lifts iet uz augšu jau šeit, un viņam tur iet taisni. Viņš iestrādāts tā kā iekšā tas otrais lifts. Forši, stilīga piekabe, laba, moderna, kvalitatīva. Ar mani arī var strādāt vienkārši tāds vecāks modelis. Man lukturi paliek sānos, a viņam brauc līdzi rampai. Kur lukturi viņam ir deg. Tas nozīmē, ka ja tu atstāji pēdējo mašīnu uz rampas, pakaļējos riteņus, gan jau, kad kādreiz tā arī gadās, tad viņam lukturi būs galā, a man būs klāt pie piekabes. Bet viņš tajās kamerā nerādās. Nevar saprast, cik tālu es varu braukt. Kur viņi ir. Ok, pietiks. Mazais remontiņš. У меня, если перед тоже поднимает, тогда зад типа ниже становится. Как-то я заметил так. Как nosvēl šitas relejs izskatās. Cīnamies te, šofers palīdz man ļoti. Viņš jau sen varēja braukt ceļā, bet viņš man palīdzēt izdomāja. Pilnai laimē viens no Rivianiem pārstāja strādāt. Šis bija pirmais, starp citu, ko es atvedu pie mašīnas noliku. Un viņš vairs neiet. Нет, то же самое, да? А попробуй, где ты капот открывал? А тут в экран. Ar sakot, 4. mašīna nosprāga, pilnīgi jauna. 3 mēs uzkrāvām ar kolēģi kopā, viņš man ļoti palīdzēja. Bijām pacēluši jau to augšā,
un to iebraukuši iekšā. Beigās to nevarēja pielaist, vietā citu nevar dabūt šodien. Un viss, un mēs izbraucam to ārā no tās bedres un nolaidām viņu lejā, lai mierīgāk tā braukšana. Un treilers pilnīgi arī izbeidzās. Tur, laikam, tas relejs beigts un sit pa pirkstiem, pieliekot pa taisno vadus, vienkārši sit pa pirkstiem, viss tur slikti ir. Pa Trumpu nevarēja iebīdīt līdz galam iekšā. Nu, kroč, absolūti izdevusies diena, un viņu pat ir tikai pusē. Vienkārši brīnišķīgi. Es braukšu tagad uz to Ņujorku, nometīšu tās mašīnas, sanāk, kā tur sanāk. Šā laikam bija vienīgā, kas gāja uz pirms Ņujorkas, tur kaut kādā pilsētā jādod un pārējās uz Long Islandu. Man liekas, ka tā bija, jā, tā arī bija. Nu, tad pat taisno braukšu uz Long Islandu ar šīm 3 mašīnām. Nu, pastieties, kāds skats. Nevar es viņu iebīdīt to rampu. Ārprātīgs skats. Un tā arī braukšu. Man jau ir viss vienalga. Pamēģināšu kaut kādā rezerves daļa veikalā to releju nopirkt. Un pamēģināt viņu nomainīt. Varbūt tāpēc tur sit pa pirkstiem un viss tas tur. Es neesmu baigais elektriķis. Varbūt tur cits iemesls ir, kāpēc tā notiek. Varbūt tas sūknis ir beigts vai kas. Un vēl man ir problēma, tur arī sūdīgs kontakts ir šitajā te pigtailā. Gan tur kontaktligzdā, gan tur uz piekabes sūdīgs kontakts, līdz ar to tos aķus dažreiz lādē, dažreiz nelādē. Un tagad jau nosēdās tie aķi stūbie piekabē. Nu, var sakot, riktīgais kolhozs. Es esmu riktīgs kolhoznieks. Lēžam. Iebrauc kaut kādā pilsētelē pa ceļam. Ir vairāk rezerves daļu veikali, O'Reilly, un tad ir šeit tāds Advance Auto Parts. Un šie man atrada kaut ko līdzīgu tam relejam vai solenoīdam, vai kā viņš tur sauc. Kaut ko līdzīgu, maksāja viņš $29. Pamēģināšu es viņu nomainīt. Man ir aizdomas, ka uz īso iet, tāpēc, ka tas relejs iet uz korpusu vai kā, un vienkārši tur pa nagiem dod visu tā piekabe. Kur čalīts atstājis iedarbināt uz visu weekendu smago izskatās. Tur neviena nav. Tur viņam nav nemaz slīperi tāda, kurā varētu ielīst un šofers vai parastā kabīna vietējājām piegādēm, un čalītim rūc vienkārši. Laikam viņš saprats, ka loks arī vaļā. Tāpēc logu atstājis vaļā. Katrā ziņā es atradu noparkoties sniegā. Nē, nomainījušies to releju. Nu, kaut kā es tur uzmuļļāju to jauno solenoīdu virsū. Nezinu, kāds tur tas kontakts ir. Es nevaru ciešāk pieskrūvēju šo te terminālīti, tāpēc, ka vēl, ka es kaut ko nolauzīšu. Tie vadi cieti sasaluši. Un vēl, ka es to terminālīti nolauzīšu. Bet pats galvenais ir, ka poga strādā. Nu ko, ielaidīsim to rampu iekšā un aiziesim paēst un braucam tālāk. Ir jau dažas dienas, tagad janvārī, pagājušas kaut kāds, kurš tur 7. janvārs jau ir, nezinu, kā nobeigt to video. Pastāstīšu par to, ko es piesolīju arī jau kādu laiku atpakaļ izstāstīt. Tā arī nevarēju saņemties, ir braukšana pa Melno Amerikā. Tā tāda interesanta tēma. Sevišķi interesanti varētu būt šoferiem, kas brauc pa Eiropu. Pastāstīšu par tām atšķirībām. Tātad tahogrāfs Eiropā reģistrē visas tās braukšanas, stāvēšanas un darbus tahogrāfā un vadītāja kartē. Un kad aptur kontroli kravinieku Eiropā, teiksim, tad pārbauda šoferu to vadītāju kartu un tahogrāfu lasa, jo tā informācija ir tur iekšā. Bet ASV visa tā informācija ir internetā, serverī kaut kādā, jo visi tie logbooki ir pieslēgti pie interneta. Un tad, kad policists aptur smago, lai veiktu kontroli un pārbaudītu visus tās darba laikus, tad viņš pieslēdz tam serverim un skatās to informāciju no turienes. Un tā kā tas ir privāts pasākums, visi tie logbooki, to pakalpojums nodrošināšana ir privātas iestādes to dara, tad tur ir tāda bišķiņa tā kā žuļīšanās iemitinājusies. Un tie, kuri nodrošina šos pakalpojumus, tie logbook piedāvātāji, viņi to informāciju, kas viņiem tur ir, var mainīt tajos serveros.
pavisam banāli vienkārši var mainīt tos logus, grozīt un visādāk tur rediģēt. Tas nav bezmaksas pasākums, ir jāpiemaksā par to. Varētu būt kaut kāds $100 mēnesī, ir jāpiemaksā par to. Un tad šofers saņem 24 stundas diennaktī tādu kā asistents, palīdzību, ja? Un tad jebkurā diennakts laikā, jebkurā dienā, kaut vai 3 naktī, kaut vai, vienalga, kad var sazināties ar tiem logbookistiem, tur būs kaut kāds dežūrējošais tas operators, kurš sēdēs pretī, tur tāds IT rūķīts, viņš pat droši vien neatrodas Amerikā, viņš visdrīzāk atrodas kaut kādā Moldāvijā vai Ukrainā, vai vienalga kur. Un tad viņš palīdzēs atrisināt to sasāpējušos jautājumu, kas tur ir ar tiem logiem. Pieņemsim, iztēlosimies dažas situācijas. Sāksim ar tādu vieglāku un iesim tālāk uz tādu diezgan brutālu braukšanu pa melno. Tātad iedomājieties, ka šofers ir nobraucis 11 stundas dienā, Amerikā drīkst 11 stundas katru dienu braukt. Viņš ir nobraucis, viņas visas tur nobraucis kaut kādas 650 jūdzes, pieņemsim, bet viņš grib vēl stundiņu pabraukt, jo viņš pa stundiņu var vēl aizbraukt līdz, pieņemsim, piegādes vietai. Ļoti ērti, ka tu paliec piegādes vietā, ja tur ir stāvvieta, visas tur kaut kāds labierīcības, tur var ļoti ērti palikt, vai ne? Kāpēc gan vēl neaizbraukt līdz galam, teiksim. Bet vajadzīga 1 stunda, nav viņas. Tad viņš piezvan tam IT rūķītim, kurš tur sēž Moldāvijā kaut kur, vai uzraksta viņam telegramā kaut kādā. Un tad tas rūķītis, ko viņš dara, viņš saīsina tavu braukšanas laiku, palielinot tavu braukšanas ātrumu. Ja tu tur 650 jūdzes pa 11 stundām nobrauc, tad viņš pieliek 5 jūdzes stundā klāt, ka tu to attālu nobrauc par 5 jūdzēm stundā ātrāk. Vidējo ātrumu tev palielina, tā sanāk. Un tad tev parādās vēl viena ekstra stunda. Un tad pa to stundu tu aizbrauc līdz galam, un summa ir 11 stundas, kaut gan patiesībā tu nobrauc 12 stundas, vienkārši mazliet apšmauc. Pieņemsim, ja tur bija kāds sastrēgums vai kur, tur pazaudēja šausmīgi daudz laika, tur kaut kādai Čikāgai vai Atlantai jābrauc cauri, kaut kāda avārija varbūt ir bijusi, kas tur nosēdējies korķī visu pusi dienas, tad, protams, ka tu esi daudz zaudējis no tā tava braukšanas laika, un tu to attālumu nekādu baigo nenobrauks pa to dienu. Un tādos gadījumos tad arī zvans IT rūķītim. Labi, nākamais paņēmiens žuļījoties, bet tas arī tikpat maznozīmīgs kā pirmais. Tas pirmais, ko es jums tikko noraksturoju, tas vispār nekas nav. Tā nav nekāda žuļīšanās, tā ir darba laika optimizācija. Otrais ir, pieņemsim, tu esi apstājies uz atpūtu, tev 10 stundas ir jānostāv katru dienu. Pieņemsim, ka tu esi izgulējies, ir pagājušas kaut kādas, varbūt 7 stundas, tu tur esi pamodies, sagatavojies braukšanai, pārbaudījis smago, tur pagatavojies kaut kāds brokastis, tur kafiju, kas no kuram prioritāte no rīta, teiksim, varbūt tur aizgājis seju nomazgāt uz benzīna tanka, tur zobus iztīrīt vai ko. Un tad tu skaties, tev tajā logbookā vēl ir jāstāv kaut kādas 2,5 stundas, tu esi kaut kādas 7,5, tur pieņemsim jau pilnīgi gatavs strādāt tālāk, bet tu nevari, jo tev vēl ir jāstāv. Tad, ko dara rūķītis, viņš skatās tavu iepriekšējo darba dienu, un viņš saīsina visas pauzes, kas tev bija iepriekšējā dienā. Ja tu tur kaut kur nostāvēji kraušanās vietā 2 stundas vai 3 stundas, vai vēl kaut kāda aizķeršanās bija, varbūt smagais bija servisā, tur kaut ko mainīja eļu vai riepu, vai ko. Visas iepriekšējā dienā kaut kādas pauzes, kas ir bijušas, viņš viņas vienkārši izgriež ārā, atstāja tikai vajadzīgo 30 minūšu pauzi kaut kur pa dienas vidu. Vispārējo vienkārši izravē ārā no turienes tā, ka tu ļoti efektīgi nobrauc iepriekšējo maiņu, kā sāki, tā brauci, tā atpūties, tā brauci. Var sakot, noīsina viņu pa maksimumu, tā, ka tev iepriekšējā maiņa beidzās daudz agrāk nekā viņa patiesībā beidzās. Un tad līdz ar to nākušajā dienā, kas ir tā kā šī diena, tev ir pagājušas tikai kaut kādas 7-8 stundas, kopš tu stāvi, bet tu jau vari braukt tālāk, jo tev pēkšņi rāda logbooks, ka ir pagājušas 10 stundas. Labi, tas arī vispār nekas nav. Ejam tālāk. Nākamais žuļīšanās veids. Es jau sāku sīst, un tas ir karsts 7. janvārī 26 grādi. Nākamais žuļīšanās piegājiens. Kas mums ir? Tā.
reizi nedēļā ir jāstāv 34 stundas, kas ir tas pulksteņa resets. Jo 70 stundas drīkst strādāt 8 dienas. Viņas var izstrādāt arī 6 dienās, nav nozīmes, bet 8 dienām ir domātas 70 stundas. Un tad, kad tu viņas esi izstrādājis, tev jāstāv 34 stundas, bet pieņemsim, ka ir kaut kāda piekdiena vai sestdiena, tu esi paņēmis kaut kādu kravu, viņi tur iet kaut kādas 1500 jūdzes, tu gribi viņu caur sestdienu, svētdienu aizvest un pirmdien jau piegādāt. Nevis stāvēt veselu diennakti, vairāk, pusotru diennakti. Zvans IT rūķītim, un viņš tavu nedēļas sākumu pabīda pa 1 dienu atpakaļ. Pieņemsim, ka tu sāki pirmdienā savu darba nedēļu, viņš visas dienas pamet tev pa 1 dienu atpakaļ, kad tu sāki svētdienā, kad tu savas stundas izbrauc jau kaut kādā sanāk piekdienā vai kad, vai es nezinu, ceturtdienā, tagad bišķi sajuka. Un tad tu esi nostājies uz pauzi, 34 stundas nostāvējis, un tagad tajā tagadnē, kas ir kaut kāda, nezinu, piekdiena, sestdiena, tu esi jau nostāvējis to pauzi, kaut gan tu viņu neesi stāvējis. Tu visu laiku brauci. Bet viņš tev pabīda uz atpakaļ visas tās dienas. Un līdz ar to tev atkal ir atjaunojies kaut kāda sestdiena vai kas, un tev ir atjaunojies tas cycle, un tu atkal var 70 stundas kapāt droši. Labi, tas vēl tā. Tas jau ir nopietnas pārkāpums, bet tas vēl nav tas trakākais. Iedomājieties, ka ir tāds braucējs, kas jau mēnešiem nav vispār izkāpis no smagā, viņam jau nav kur uz atpakaļ pabīdīt vairs tās dienas, tāpēc, ka viņš arī brauca jau svētdien, viņš jau braucis, ir jau nezinu cik nedēļas no vietas, vispār neapstājies. Ko dara? Viņam ir beigušās stundas, un vienkārši viņa kaut kādas pēdējās 2 darba dienas pārceļ uz citu šoferi. Viņi nevar gluži izdzēst to braukšanu, jo nobraukums saglabājās, bet kaut kas ar to braukšanu ir jādara, un viņi vienkārši uzliek uz cita šofera. Tas nekas, ka tas bija tas šofers, kas sēž pie stūres, viņi uzliek uz cita šofera, un tad tur sākas jau riktīgās nesakritības, ka ir bijis co-drivers uz 1 dienu, uz 2 dienām iekāpis kaut kāds co-drivers, ne pa tēmu kaut kādā random pilsētā Amerikā, vienkārši tur uzradās co-drivers, nobrauca tur to pusotru 2 dienas ar to smago un izkāpa ārā no smagā. Viņa vairāk nav ne smagas, viņa vairs nav tajā smagajā, bet kamēr co-drivers brauca, tikmēr tam īstajam šoferim atjaunojās tas pulkstenis un viņš atkal var 70 stundas maukt. Un tādā veidā daudzi šoferi brauc pilnīgi bez apstājas, pārkāpj diezgan brutāli tos darba atpūtas noteikumus. Es esmu dzirdējis par rekordiem, ka nobraukt varot 7000 jūdzes nedēļā, tas ir pie 11,000 kilometriem. Salīdzināšanai Eiropā fūra mēnesī labi, ja nobrauc tik daudz. Tā jau laikam skaitās labs mēnesis, ja tik daudz var nobraukt. Diezgan skarbi tas ir. Es personīgi tā baigi neatbalstu tādu baigi brutālu šmaukšanos un tā. Katrā ziņā man šķiet, ka Amerikā šobrīd diezgan sāk pret to cīnīties. Aizvien vairāk es esmu dzirdējis, ka policisti prasa degvielas čekus. Šoferis tēlo muļķi, saka, ka viņam nav degvielas čeku. Viņi saka, parāda pavadzīmes. Pavadzīmes, starp citu, nav obligāti jāuzrāda. Kravām, kas jau ir piegādātas, ir jābūt pavadzīmē tikai no kravas, kas ir esošā, iekrauta. Labi, un tad viņi sāk prasīt, kur tu iepildījies, sāk zvanīt pat uz tām iepildes stacijām, prasīt, lai šie atsūta čekus un vēl nezinu, ko ir dažādi manevri, ko policists tagad veic, lai apkarotu šo te melno braukšanu. Kā arī, protams, kad detektē mašīnas numurzīmes uz šosejām, svēršanas stacijās, vienkārši random vietās kaut kādi tur skeneri, kaut kādas kameras, kaut kāda lasītāja ir, kas to piefiksē, kurā brīdī, kur mašīna ir bijusi, un tādā veidā viņi mēģina atkost tos, kas mauc pa melno, jo bieži vien ir tā, ka tu paskaties uz tiem logiem, un tur jau ir skaidrs, ka viņš tur ir maucis pa melno, bet tādu skaidru pierādījumu nav. Un tad viņi sāk meklēt viņus citādos veidos, kā to pierādīt. Nezinu, uz ko tas viss iet, bet varbūt, ka vajag bišķiņ mazliet arī kārtību tajā nozarē ieviest, jo, es saku, tur braukt, gulēt 2-3 stundas un braukt tālāk un tā nedēļām no vietas, tas nav diezko ilgtspējīgi, bet galvenokārt tas nav droši, zin kā. Katrā ziņā tas bija tā īsumā, ko es gribēju pastāstīt par to melno braukšanu. Tas dažos vārdos varbūt, nezinu, ja kādam jautājumam varat pajautāt, varbūt vēl iefilmēšu kādu video. Nākušais rīts, tā ir PTA.
braukšanas funkciju neesmu aktivizējis te. Atbraucu vakar es līdz Ohio, neko baigi nepušoju, nemočīju, paliku te kaut kādā trakstopā, vienkārši gāju atpūsties tagad. Neceru šodien piegādāt to kravu, rīt no rīta vienkārši es viņus piegādāšu un sākšu lasīt mašīnas uz Floridu, cerams, ka kaut ko normāli atradīs. Es te bišķiņ tā eleganti apgriezīšos un nostāšos pie sūkņa un aiziešu uz benzīntanku fiks. Šorīt sals ir nedaudz mazāks, bet nācis klāt ir tāds riebīgs brāzmains vējš. Un tad, kad tu uzkrāmē mašīnu pašai piekapas priekšai, tad viņi tā lien ārā jāuzmanās, var iebliest kādam mierīgi pagriezienā, trāpīt, riviānu sašķaidīt. Ko es teicu, ir riebīgs vējš, tāpat ir tāds nepatīkams laiks. Tikšu līdz tai Ņujorkai rītdien it kā sola jau tā kā ap 0 grādiem pēc Celsija, tad beidzot vismaz atlaidīs, un tad pa ceļam uz Floridu, es ceru, ka būs Florida. Es viņam teicu, ka jābrauc mājās pietiek. Tad jau nomazgāšu smago, viss viņš iesālīts un tāds, jā. Kaut kā apstāsimies, lai nākamais, ja kādam ir vajadzība, tur var piebraukt pie sūkņa un iepildīties. Jābūt pieklājīgam pret apkārtējiem. Daudzi nomet mašīnu pie sūkņa un iet tur kaut ko kakāt, mazgāties un nav nezinu, ko darīt, uz stundu pazūd vienkārši. Un tas ļoti rupji tā darīt. Lūk, kāds man priecīgs paziņojums ir. Pēc stundas smagais aizies D-Rate. Tas ir, bez jaudas paliks. Vai vispār nezinu, vai varēs pabraukt. Jo def šķidrumos slikta kvalitāte. Es kā reiz ielēju tur Ohio. Benzīntankā to def. Sākās. Tas nav jautri. Vārds sakoties, smagais taisa to reģenerāciju. Es apstājos Walmartā. Uzliku to reģenerāciju taisīt. Ar baigot troksni viņš te rūc un vienu brīdi griezās tādi dūmi, ka es biju domājis, ka tūlīt atnāks Walmarta menedžeris ar visu policiju un man te nezinu, ko viņi teiktu man. Diezko smuki nebija, bet tagad bišķiņ mazāk tie dūmi, tagad vienkārši viņš skaļi rūc. Panelī rāda, ka smagais brauks vēl 135 jūdzes un tad viņš brauks 5 jūdzes stundā. Vārds sakot, vairāk viņš nebrauks. Es aizgāju tepat līdz Harbor Freight, nopirku šādu te vērķi. Maksāja viņš $400, 430 to visiem tur taxes. Ja es viņu neatveru vaļā, es viņu varu atgriezt un visu naudu dabūt atpakaļ. Ja es viņu atveru vaļā, tad viņi kaut kādu tur komisiju paņems par restocking vai kā viņi tur saucās. Viņš te piedāvā kaut kādus def sistēmas resetus uztaisīt. Nezinu, kur te bija rakstīts. Regeneration reset un kaut kādus te vēl viņš te piedāvā variantus, kas it kā varētu izglābt kaut kādā situācijā. Bet es viņu vēl nevēršu vaļā, es nezinu. Piezvanīju savam bosam iepriekšējam, pie kā es strādāju. Viņam liela pieredze ir ar visādām arī šādām vecām mašīnām. Viņš saka, ka vienkārši, lai es palienu zem smagā un atvienoju spidometru, tad arī viņš ies. Tas nekas, ka būs jau tā kļūda par 5 jūdzēm stundā, viņš ies. Karš spidometrs nestrādās, droši vien logbooks nelasīs braukšanas režīmu. Tas būtu sīkums. Tā vismaz var kaut kur tikt, bet, nezinu. Palasīju internetā. Tas varētu būt arī ne tieši saistīts ar defu kvalitāti, bet tas varētu būt saistīts ar visādām citām lietām. Sārmu uzaugums, sensora, kaut kāda dozētāja sensora, vēl kaut kas. Tie iemesli tur visādāk ir, es nezinu īsti. Neesmu vēl izlēmis, ko precīzi man tagad darīt, ja godīgi. Vai nobraukt tās, tagad jau rāda 120 jūdzes. Vienu brīdi rādīja 165, tad 135, tagad jau 120. Katrā ziņā vajag no šitā Walmarta tikt projām, jo te nedrīkst vispār smagie braukt, stāvēt vai ko. Jāizbrauc līdz kaut kādai citai vietai. Tad varētu arī pamēģināt to spidometru atvienot vai kaut ko tādu. Vai arī mēģināt resetot to def sistēmu ar to kompīti, ko es nopirku. Tādas tās lietiņas, tādi tie prieciņi ir.
izvilkais tomēr no kastītes to tūli, skenerīti. Kaut ko viņš tur skenē, 6 no 17 ir izskenējis, ko viņš tur rādīs beigās, es nezinu. Nu kļūdas laikam lasa vai kā. Es tāds diezgan skeptisks esmu par to, ka viņš te kaut ko man palīdzēs, bet ja viņš var resetot visu to def sistēmu un no jauna iedot man, teiksim, tur tās 2 stundas vai cik braukt, pirms atkal tā kā beidzās braukšanas laiks. Un tad jau tā arī varētu braukt, kamēr līdz Floridai tiek, un tad tieku skaidrībā te pa sniegu vārtīties un kaut ko tur mainīt, kaut kādus sensors vai to spidometru vienot vaļā, bišķiņ arī liekas tāds crazy variants. Atstāju to kā vēlāku variantu, ja šis nepalīdzēja. Engine. Instrument panel. Es neko nesajēdzu. Pamēģināsim tos trouble codes nolasīt. After treatment SCR conversion efficiency status active. 1 no 3. Crankcase pressure. Ok, par šo es biju lietas kursā. After treatment vēl viens ir. Labi. Clear trouble code. Clear all trouble codes. Please cycle the ignition switch and recheck the trouble codes. Confirm to proceed. Failed. Neko tas nedeva. Un tas sūds joprojām mirgot. Viegli atlēti, tikā atbalsts klusumā skan vārdi, kas nav pieminēti. Manas stikla ledus puķis aiz loga rūtīm, lieli mērķi, liela ķēde, krusts uz krūtīm, man uz pleca Dieva dēla. Laiku paliek grūtāk panest to, ko kādreiz viegli nesi. Ārprātā es kratu pelnus, paklāja dziest cigaretes. Strādāju tā, lai kā pa vietā liktu pieminekli. Visai reti jūtos labi, kad rakstu tie nav tikai teksti. Uz galda testi, puikas testē līstiem rokas trīt. Skola rīt, bet kā mājas darbs, viņš norakstīts. Jūtās ļoti dzīvs, tik stāvēdams soda strīd. Kā asaras par vaigu, tā lietas lāsas loga krīt. Misija būšu izpildījis līdz piegādes vietai es esmu nokļuvis. Daudz te to Riviānu viņiem stāv. Un teica, par ko kur vēlies. Tad tā arī es daru, par ko kur vēlos. Vienu jau nokrāvu, nākamais. Jāsafotografē, jāiznes šiem atslēgas. Šāds skaists skats. Tā kā es nezinu, kādu Sibīrijas es būtu atbraucis. Cimdus pazaudēju kaut kur vakar te ņēmos tajā stresā. Lai spidometru atvienot, lai smagais turpināt braukt, bija jāatvieno spidometrs un jāizņem ABS drošinātājs. Cimdi kaut kur tika noziedoti. Lielceļa malā mētājās kā musars. Es tā kā domāju, kaut kāds alas izlīdis. Smago sataisīja, sabāra mani. Ka es tur esmu līdis ar to lēto skenerīti, kaut ko tur dzēsis kļūdas, un viņš šajā brīdī nevar vairs pateikt tur pārāk labi, kas tieši izraisīja to kļūdu par to zemes kvalitātes DEF šķidrumu. Jo tas var nebūt vienmēr tieši tas šķidrums, tur var būt visu kaut kādas lietas pie vainas, tur ļoti smalka padarīšana, vesela ķēdīte, visādiem tur procesiem, un viņš teica, nevajadzēja tur grābstīties un tam līdzīgi, bet smagais iet, čeks nedeg, viņi nomainīja arī crankcase pressure sensoru, es zināju, ka viņš ir beigts, es viņu pasūtīju, bet viņš atnāca tieši tā, ka es aizbraucu reisā, es viņu nepaspēju nomainīt.
sūtīšu viņu atpakaļ Amazonē, viņš tur nebija baigi dārgais, atdošu viņu atpakaļ, kur veči uzlika jaunu, visu tur izskanēja, nodzēsa visu, čeks nedeg, smagais iet kā vajag, jauda ir, viss ir, pagaidām ļoti labi, prasīju, ko man darīt ar to def šķidrumu, sūknēt viņu nost, pamainīt filtru, teica, nu, kā gribi dari, varu mēģināt, jā, tur kaut ko laistīties un ņemties. Padevu uz viņu dispečerim, kravu kaut kādu, lai meklē, braukšu mājās. Gribu nomazgāt smago, gribu tikt ārā no šitās ziemas. Ļoti man nepatīk. Tikšu jau līdz kaut kādām Karolainām, tur jau būs bišķiņ naisīgāks tas laiciņš. Un tā kaut kur smago domāju pa ceļam nomazgāt ar visu piekabi. Un skatīsimies, kas nākamā krava būs. Samaksāja $300, tas nav baigi dārgi. Priekš tā, ka to sensoriņu nomainīja. Priekš tā, ka tur visu izskanēja. Man liekas, tas normāli cena, pilnīgi normāli. Nekas ārprātīgs. Priecīgs esmu, ka kaut kā nejauši uzgāju šo te servisu. Nu, nejauši tur Facebook lapā kaut kādā krieviski runājošo Facebook lapā tur sameklēju pēc atsauksmēm, ka šeit tāds servis ir. Un brauksim tālāk, skatīsimies, vai tā kļūda neizlīdīs. Viņš man pat ieteica pabraukt 15 minūtes te apkārt pa ielām pariņķot. Lai neizlien vēlreiz tā kļūda, bet pagaidām nav izlīdus. Bet zin kā, Mērfija likums. Dabūs kaut kādu kravu, brauks pakaļ un atkal viss sāksies. Labi, redzēsim. Cerams, ka nē. Aizmirst pateikt, smagais uz beigām jau vispār knapi gāja, ne uz visiem cilindriem gāja. Pilnīgi bija sajūdzies prātā ar to, ka es biju visu to sistēmu apčakarējis ar atvienotu spidometru, ar atvienotu ABS un braucu. Viņš beigās vispār vairs necēla apgriezienus. Es jūtu, ka viņš nevienmērīgi strādā, ka ne visi stobriet. Bija ļoti slikti. Knapi vispār šeit atbraucu. Es biju sarunājis citu servisu Pensilvānijā, bišķi tālāk, tur tuvāk Filadelfijai. Es zinu, ka tur arī daudzi ņemās un zinoši visādi meistari ir. Un es jau biju sarunājis servisu un braucu, un es jūtu, ka neiet tas smagais. Es pat netikšu līdz te Pensilvānijai, un tad atradu šo. Tuvāk sazvanīju viņu, vakardien tas viss bija, un viņš teica šodien, lai piebrauc 9. Tā arī darīja. Knapi vispār līdz 40 jūdzēm stundā ieskrieties, tas bija jau no kalna pa vējam varbūt tās labākajā gadījumā. Tagad viss iet kā vajag. Redzi, vismaz nebija jāsauc evakuators, jo tie jau ir 1000 uzreiz viņiem. Rēķina grāmatiņā ir tā kā jau 3 nulles jau tur ir ierakstīts, kad viņi atver izrakstīt rēķinu, tur jau zemāk pa 1000, tur vispār nekas nav apmēram bez mazai. Vai sakot, maza ziņa tāda, tikko saņēmu invoisu, skatos tās cenas, skatos tas crankcase pressure sensor, ko viņi nomainīja. Šausmīgi dārgs, tur kaut kāds $180 vai $, riktīgi dārgs. Es tur Amazonē kaut kādu pasūtīju pa, es nezinu, mazāk kā $30, man liekas, viņš maksāja. Es domāju, labi, varbūt oriģinālais, varbūt labāks brands, pietiek galā taupīt, reku man taupīšana, kur man ir novedusi, vai ne? Labi, ne pa to tagad. Un es tā skatos, lasu to invoisu, es viņam jau samaksāju 300. Un es aizsūtīju viņam īziņu, lai atsūtu invoisu, kad var, viņš bija aizbraucis no ofisa. Un es tagad lasu to invoisu, kā tā detaļa tik dārga, cik tad viņi ir paņēmuši vispār par to skenēšanu, to kļūdu dzēšanu un visu to, un es tā skatos. Un redzu, ka tas crankcase pressure sensor $180 maksā, labor 140, es tā kaut kas te neiet, tā matemātika kopā. Labor 140, tas ir 280, jo 2 stundas viņš ir ierakstījis. Īstenībā jau 2 stundas viņi tur neņēmās, bet labi, pieņemsim. Skatos, kas tad mums te ir. Latvija discount 163,29, viņš ir noapaļojis uz $300, kaut gan it kā varēja arī paņemt 460 tīri brīvi, bet labi. 460 varbūt arī tā kā varbūt bišķiņ padārgi, varbūt nē, es nezinu, jo, man liekas, 2 stundas viņi neņēmās, tur lielāko daļu laika tas smagais rūca vienkārši tukšgaitā, viņi mēģināja saprast, vai vēlreiz neizlīdīs tā kļūda. Ja smagais stāv un tukšgaitā rūca, vai to var uzskatīt par darbstundu, varbūt var, varbūt nevar, es nezinu. Katrā ziņā, paldies večiem, es teicu viņam, ka es no Latvijas esmu, man likās jau pēc sejas, ka viņš tā mazliet atmaiga, tas mehāniķis. Esmu atbraucis uz izsoļu māju. Ņemsim ramus, 3. 4. mašīnu vēl nav atradis, bet atstāsim vietu 4. mašīnai, ja gadījumā tāda uzradīsies, tāpēc jākrauj pēc konkrētas stratēģijas.
Tā, nu te mums ir diezgan daudz to remu. Pelēkā krāsā būtu. Tas ir 2,5. Jāmeklē 3,500. 2,5. Ok, varbūt šajā rindā nav, te visi 2,5 ir. So, ejam uz nākamo šo rindu. Arī visi 2,5. Ka viens ir 3,5. Šis ir īstais. Ko izbrauksim ārā un veiksim inspection. Jāsafotografē. Visi bojājumi jāatzīmē. Vajagais milzis dubultriteņu. Jā, liels. Ļoti liels. Tā, safotografēju atzīmēju vienā vietā noskrāpēts. Ir krauskaste noskrāpēta. So, braucam uz izēju. Šausmīgi liels, viņš ir tūļīgs. Nu, liela pagriešanās rādījus. Viņš galīgi jauns, redz, 21 jūdz, bet, nu, jau saskrāpēts. Braucam, jā, viņš ir milzīgs, šausmīgi liels, nē, es nezinu. Kaut kā laikam citādā kraušu, kā es biju iedomājies. Pagaidām nolikšu pie piekabas, pastīšos, ja kaut viens no šiem te piekapiem nav ar dubultriteņiem, tad tur it kā vienā citādā veidā es biju domājis kraut. Tagad kāds no tiem baltajiem būs mans. Nezinu, kurš. Vai tas. Iesim pie tā pirmā. 931. Sniegs. 9931. So, šis arī ir pirmo trāpēju. Arī dubultriteņu gara bāze. Ļoti garš, jā. Skaidrs ir tas, ka es viņus tur tā nesalikšu, tā kā es biju stāvējies. Arī te pašā vietā gan arī saskrāpēts. Tam bija šeit šīk. Šim ir šeit. Labi, šķiļam dziesmā. Arī gan jau jauns, ne? Braucam. Tā, ejam pakaļ trešajam. Ir kāds tas mašīnas salasījis 6,4 Durango. Tās ir kubikiņšas 392, kas pārtulkojas 6,4 litri. Jaunais Challengers, kurš manā skatījumā nav vairs tik iespaidīgs kā iepriekšējās paudzes Challengers un kāds Wranglers. Kur mums ir trešā mašīna, arī pelēka, arī laikam jauna, višu vairāk 100 km šitai nobraukums, 63 jūdzes. Bet salons tāds, nu labi, nekāds, kaut kāds tāds, nu normāls. So, braucam viņu ārā, tikai kā viņi te dabūt ārā šo šauro eju. Braucam ārā un fotografējam. Redziet, es iepriekš esmu vedis lielas mašīnas un 4 sakrāvis, nu, pick-upus kaut kādus 4 vai 3 pick-upus un vienu full-size SUV, kas bija Toyota Sequoia. To nav viegli izdarīt ar šo veco piekapu, bet to var izdarīt. Bet katrā ziņā, tad, kad es sapratu, ka visi 3 ir dubultriteņu rami, nu, viņi te neiebāzīs starp tām 2 stojkām, redzat, viņš tur neielīdīs vienkārši. Man liekas, ka viņš ir platāks. Doma bija tāda, ka es šo paceļu gaisā un zem šīs te šķēres pabāžu nākamo kravas kasti. Ar dibenu iebraucu viņu zem lifta. Un tad priekšu paceļu gaisā. Un mazo mašīnīti man iedeva Porsche Boxsteri, iebāžu bedrē. Un 4. mašīnu uz astes uzliek vienu no ramēm. Tā kā viņi ir kaut kādi super lielie, visi ir jāliek uz priekšu. Uz priekšu. Līdz ar to šis būs jāceļ augšā kaut kā. Nezinu, kā man tas viss te sanāks, kā tas viss izskatīsies. Bet tas, kas uz otrās šķērs stāvēs, būs jāceļ augšā. Un tad, lai te bedrē var iebāzt to Boxsteri. Nu, tā ir maza mašīnīte, kā gludeklis zema. Es varēšu to video mašīnu nolaist krietni zemāk. Cerams, ka ar tiem augstumiem sajies, jo Pensilvānija ir tāds štats, kur nevar jokoties ar augstumiem. Varbūt beigās problēmas. Nu, lūk. 3 rāmi ir virsū, knapi. Un vēl man iedeva Porsche Boxsteru, ko bedrē iebāzt. Jābrauc viņam vēl riņķis nenormāls, kaut kur tur LR-atā.
pa kaut kādiem tur ceļiem jocīgajiem. Teorētiski viņi varētu iebāzt bedrē, bet, čakars nereāls. Un, te arī pie pašas priekšas piebraucu. Knapi viņš te uzlīda, te berzās tie riteņi pret to maliņu. Knapi, vienkārši knapi. Es ar gāzi pilnīgi spiedu, lai viņš iespiežos iekšā starp tam maliņām. Pilnīgs absurds. Maksā $2500 par 1200 jūdzēm. Bišķiņi virs $2. Tas ir nožēlojams cipars. Braucot uz Floridu, uz Miami, no kurienes ārā nevar tikt. Un ir decembris, snowbird sezona, kad visi gaiputni brauc uz turieni un viņiem jāveda mašīnas uz turieni. Šī 3 milzīgas mašīnas vest pa $2 ir pilnīgākais vienkārši pavelti darbs. Tas Boxsters tur būtu pasitis uz augšu to reitu, bet tikai minimāli, jo pa viņu maksāja $600 par arī pa līdzīgu nobraukumu. Bet viņš citā vietā vēl ir jābrauc viņam pakaļ. Es nebraukšu, es neņemšu to Boxsteru. Var sakot, welcome to car hauling. Strādā pavelti, mokies te. Piegādāšu es šos te ramus un atgriezīšu to piekabu saimniekam. Man viņa atkal te sāka bakstīties tā hidraulika. Nospied pogu, lai ieslēgtu cūkni, un viņš paliek ieslēgts. Vienkārši neizslēdzās. Vienkārši, man neiet. Tāpēc vienkārši piegādāšu šo kravu un mēģināšu aizmirst šo kā sliktu murgu, visu to car hauling. Varbūt ar tehniku, kas nečakarējās, būtu vieglāk, bet tad no tām kapēkām, ko tu nopelni, vēl vairāk ir jāmaksā gan pa īri, gan pa kredītu. Ne jau pa velti. Šādi te piekaba maksā ļoti dārgi. Vakardien vēlā naktī atbraucu līdz Kenley 95, kas ir tāds liels trakstops. Varētu būt top 5 Amerikā, viens no lielākajiem. Man ir aizdomas, ka viņš pieder tiem pašiem cilvēkiem, kam pieder Iowa 80, kas ir lielākais trakstops Amerikā un, kā viņi apgalvo, lielākais pasaulē. Stipri nāca miegs, bet mērķis bija līdz šejienei davilkt. Es zināju, ka te ir vienmēr vieta, kur nolikt smago, vienalga, cikos tu atbrauc, vienalga, kurā nedēļas dienā. Kā arī šeit ir mazgātuve, kurā nomazgāju smago jau. Īsus sāļus palūdzu, lai mēģina paskalot rāmi, tur motoru, tur piekabi no visām pusēm, lai noskalot tos sāļus, jo man liekas, tie sāļi arī riktīgi ietekmē to, kā darbojas viss. Tā piekabi, tā elektronika, ka tur sāk uz īso iet, tas jau arī tur varētu būt saistīts ar to, ko nodara sāls tehnika. Ko veči update-iņš situācijas. Atrodos es mājās, mans vieglais, reku smagais. Smago nomazgāju North Carolīnā, bet viņš jau paspēja atkal palikt tāds bišķiņ netīrs, noputēt. Pa ceļam līja vēl, uzreiz, kā es nomazgāju, tā sāka līt. Kā vienmēr, es vācu ārā jau mantas no tā treilera, tur ir tādas lielas sānu kastes, kur viss kaut kas man stāv, manas lietas. Vācu visu ārā un principā šovakar droši vien, nezinu, tagad braukt vai naktī celties un braukt uz Miami. Vienkārši tur tajā Miami vispār nav kur palikt pa nakti. Galīgi nav vietas nekur. Vēl neesmu izlēmis. Šovakar braukt vai kā. Katrā ziņā nometīšu rītdien tos ramus no rīta. Un atdošu piekabi, tur vēl kārtīgāk uz dienvidiem jāizbrauc ir, lai to piekabi atdotu. Un došos mājās tikai ar vilcēju. Rekam vilcējiem čekoju, ir zemes dzeses šķidrums. Zem minimālā. Vispār es vienā dienā pamanīju, ka viņam pil pa zemi te. Es tur nevarēšu es jums parādīt, bet tur ir radiatoru noliešanas skrūvīta plasmasas un pa to tur pilēja. Tā, minimāli pilēja. Un droši vien, ka pa turien arī būs izgājis ārā tas dzēsēšanas šķidrums. Pamazām tāds update-iņš. Es te pikapi stāv, kā pienākas. Netīri. Tā, bet baigie dzauži, baigie knapi, es viņu te uzbraucu. Knapi ar uzspīli pret šito te malu. Riepa berzās. Knapi pilnīgi bija jāgāzē, lai viņš uz priekšu iet, jo viņš pilnīgi tā kā ieķīlēja. Un pakaļā baigā krāva kārtējā. Tā kā noslēdzes šo etapu ar mašīnu vešanu.
piegādāju tos rāmus un atbraucu atdot piekabi tā saimniekam. Te ir tāds ļoti briesmīgs stāvlokums ar visādu tehniku. Aizdomīgā vietiņa riktīgi. Es te braucu viņai pakaļ, tas arī bija piedzīvojums. Man viņa tai pašā dienā neatdeva, jo viņai tur sāka remontēt visādas sīkumus tur un beigās tas ievilkās uz veselu dienu. Es tikai nākušajā dienā aizbraucu no šejienes. Šāda te vieta, te angļu valoda neeksistē vispār, tā kā te ir tikai spāņu valoda. Par laimi tas piekabs īpašnieks runā angliski, bet viņš ir vienīgais, kas visā šajā laukumā te saprot angliski. Palielam. Tagad man te ar kaut ko spāniski teica, kur man nolikt to piekabi. Principā pēc žestiem es apmēram sapratu, kur viņi grib, lai es viņu lieku tā, ko viņš man tur stāstīs, jo nesaprotu, diemžēl. Šo es arī noslēgšu savu autovešanas etapu dzīvē. Nezinu, vai es atgriezīšos šajā darbā. Nezinu, bet šobrīd par šīm cenām vienkārši neredzu jēgu to darīt. Vismaz ne ar piecinieci, kas man tur teica 7-8 piekabi vajag vismaz, vai lielo sastāvu. Ar lielo sastāvu 9, kas ir riktīgais autovedēja sastāvs, varbūt ir jēga šo darbu darīt, jo tādiem pārvadātājiem ir pārsvarā līgumi ar rūpnīcām, vai brokeriem kaut kādiem, kas apkalpo rūpnīcas, kaut kādus milzīgus dealer centrus. Lieli klienti, tur varbūt arī tā braukšana ir un kaut kāda jēga no tā ir, bet tā vispār 7 un uz augšu mašīnu vedēji ir diezgan bieži pārslodzē brauc. Ja ne kopējais svars, tad vismaz uz piekabas tiltiem viņiem noteikti ir pa liels svars. Piecinieci tādā ziņā ir pluss, ka viņu pārkraut diezgan nereāli. Un tad, kad freight markets nav tādā pakaļā, kādā viņš ir šobrīd, ar piecinieci arī īstenībā var ļoti labi pelnīt, jo viņi ļoti tāda vispusīga piekabe uz astes var uzkraut ļoti lielu mašīnu, kuru nevar uzkraut, teiksim, uz daudzām citām piekabēm, kurām 2 līmeņu piekabe iet visā garumā. Līdz ar to, jā, pieciniecis nav īsti tagad, laikam, labākais setups, nezinu, grūti teikt. Es tikai apmērcēju kājas un aizlaidos prom no tās autovešanas. Tie, kas ir lielāka pieredze, var labāk zina, bet man dažreiz likās, ka ar trīnieci man kolēģi vairāk pelna, tāpēc, ka viņi mazāk laika tērē kraujoties. Viņiem daudz vieglāk ir sakraut, uzkraut, izkraut, pat ja tā mašīna atrodas priekšā, kuru viņam vajag izkraut, viņš dabūt viņu ārā no tās piekabas ar pa minūtēm 10, bet man tas ir tur vesela cilāšana sākas un viss tā ņemšanās daudz ilgāk. Darbs daudz grūtāks nekā es biju iedomājies, ir jābrauc pa dzīvojamajām zonām, ir jābrauc pa vietām, kur smagajiem nav vispār paredzēts braukt. Praktiski neviens dealer centrs nav padomājis par to, kur smagajiem vispār apstāties, kad tiek veikts mašīnu piegādes. Un tāpēc bieži vien ir jāapstājās uz ielas vidus, burtiski, vai kaut kādā tur maliņā kaut kur, un mašīnas nesās garām. Vieglo mašīnu vadītāji vispār nerēķinās, ka tur cilvēks strādā uz ceļu, viņi vienkārši nesās pilnā ātrumā. Tas ir grūti. Jā, šobrīd atskatoties, laikam jāsaka, ka uz zemās grīdas darbs bija visvieglākais, kaut gan varētu padomāt, ka viņš ir tāds vissarežģītākais ar visiem tiem oversiziem braukt, pa tiem maršrutiem un tam līdzīgi, bet man personīgi tas likās visvieglākais tagad. Uz stepdeks varētu būt arī ok, īstenībā es gan tur spļaudījos par to stepdeku, bet tagad man pēc autovešanas neliekas nekas vairs tik grūts kā iepriekš. Vienkārši tā lieta ir tāda, ka arī uz zemās grīdas tas freight markets arī ir galīgi nokrities, un tur arī iepriekšējiem darba devējiem zvanīja. Viņš stāstīja, ka diez kas nav, baigi ilgi jāstāv dažreiz ir, lai vispār kaut kādu kravu atrastu. Tāpēc tas nedēļas ieņēmumu apjoms arī nekāds vajag spīdošais nav priekš tā, cik maksā noīrēt tādu piekabu vai iegādāties, piemēram. Nezinu, vai tas ir tā vērts. Šobrīd varbūt pat kaut kāds optimālākais varētu būt stepdeks, es nezinu, jo stepdeku var noīrēt, man liekas, lēti, labu, ne jau tādu hlamu, ko es autovedēju biju noīrējis, vislētāko, ko varēja atrast. Bet tādu labu, jaunu stepdeku var noīrēt pa labu cenu, un, man liekas, var braukt pa tiem pašiem reitiem, vai, ja ne labākiem, pa kādiem brauc autovedējs uz 5 mašīnām. Tas varētu būt tāds ātrais kopsavilkums, un
Tiekamies kādā jaunā video. Es neesmu vēl izdomājis, ko es vedīšu. Ir jāsāk par to domāt. Nu, ir ideja tepat pa Floridu braukāt, bet negribu par to izpļāpāties, jo tas vēl nav noticis. Ja tas īstenosies, tad jau jūs par to uzzināsiet nākamajā video, bet pagaidām jāsaka uz tikšanos kaut kad vēlāk.